Labi, tad ņemam matu gumiju un taisam copi. Arī pamatā ir bizes elements, radot copi tādu apjomīgāku, lielāku, bet ne klasiskā copi. Tā būs tāda izteiksmīga liela cope, ar domu tādu, kad ir ļoti biezi mati. Patiesībā nav biezi mati. Uztaisīsimies biezus matus vizuāli. Tā ir. Piegložam. Copi var likt taisīt, kur gribās. Var augšā, var lejā, vienalga. Taisīsim mēs lejā klasisko. Matu gumiju matos ieliekam. Mums ir asta. Tā, atkal vasks mat. Viņš ir iesūcies. Vasks, iestrādājam nedaudz vasku. Ja nav vasks mājā. Ja nav vasks, žēlē nederēs. Matu spīdums vēl dar. Var arī matus, pirms tam ar izmazgātus matus ielikt putas, tad viņi ir stingrāki un tad arī ir vieglāk taisīt. Jo vajag dabūt nedaudz stingrumu tam matam. Vasks piedod spīdumu un ir elastīgākus. Velkam ārā, pamazām velkam ārā. Uzpūšam nedaudz arī laku, jo, ja mati nav vienāda garuma, tad viņi spurojās un nāk ārā tās šķipsniņas. Tā, bišķiņ veidojam to struktūru matam, atkal laku no abām pusēm, ja, no augšas un no apakšas. Bišķiņ, lai nožūst tā laka. Tā, nu tad viss, tad liekam copi. Liekam apkārt, liekam copi. Tā, paņemam matadetes, strādājam iekšā. Apakšu noslēpjam. Tā, tad tagad atkal velkam ārā, lai mums ir uzpūšam blaku, ja nepaklausīgs mats. Velkam ārā, cik gribās, cik lielu gribās.